Nu ko, netik labi jauns video caur ešķiem uz 7. sēriju. Nu ko, fuck you, Rakiju, lecam iekšā. Fuck you, Rakiju. Reiz, ka mēs divi tā būtu kaut ko filmēt. Jā, vai ne? Tātad, ja caur ēršķiem uz pilnās sērijas jūs varat skatīties TET, TV+, TET+, 360 TV Zaļgājumā un ģikā. 1188.lv. Jā. Bet pirms mēs sākam skatīties, iespiediet like, nospiediet subscribe, nospiediet arī to zvaniņu, lai jums visu laiku nāk notifikācijas. Vai kā viņš sauc? Kā viņš Latvijas notifikācija? Paziņojumi, Jā. ka mums iznāca jauna video vai kaut kas tāds, un palieciet aktīvi un atbalstiet mūs. Tas būs ļoti krūti. Pēc vērtīgas sarunas ar Daci, dalībnieces dodas uz dusmu istabu, kur viņām būs iespēja nesaudzīgi atbrīvoties no iepriekš vizualizētajiem rēgiem. Smash room. Smash. Viņi ies uz smash room. Smash or pass room. Tur nav pass room. Vienkārši pass. Smash. Or pash. Nu, tad es sapratu, ka tur kaut kas jādauzie. Viss savs dusums jāizlādē, kas saka. Liekam maskas un ķeramies pie darba. Zināju, ka tur ir smash rooms, un es zināju, ka mums ir tie šķīvi līdzi, un es arī gaidīju, ka mēs varēsim viņus sasist. Vairāk neesi nekas, lai vispār par mani baudītu un kaut ko pret mani darīt. Rokas pilnīgi trīcēja. Šitais ir ļoti stilīgs uzdevums, kas man liekas ļoti vērtīgs. Štādā caur ēršķiem uz. Nu, vai nepasties, kā viņam visām acis deg? Uzreiz tikai jā. Daudzīt kaut ko? Kaut ko daudzīt? Ksenija nostājas tur. Jā, nē, tas ir stilīgi. Es nezinu, vai es pats, tu gribētu iet uz tādu smash room? Es gribētu, bet šitādu smash room, nu, tā kā man vajag pēc iespējas augstāka līmeņa smash room. Vai arī tu par kādiem citiem smash room? Nē. Es tur, kur daudzīt šķīvis var. Šis izstāsts ir jāpēc kaut bērnu smash room. Man vajag uz pieaugušo smash room. Ko tu tur smashot? Sapnis un cerības. Sapnis un cerības? Nu jā, kaut kāds, nezinu, šitos te dzīvesudraba, šitos te temperatūras mērītājs. Tas vēl pa pieaugušo. Asbestu tos plāksnes. Es visas, tas ir dzīvesudrabs. Stīkls šķiedrs. Stīkls šķiedrs, jā. Ar plikām rokām un bez brillēm arī. Tāds būtu ļoti rītīgs smash room. Tad rītīgi dusmas un lai pēc tam vēl problēmas. Radiācija būtu. Bet kad nav kur izlikt to enerģiju, un tad vienā brīdī tā viegla palika, un tad viss, un tad smaids bija uzreiz, gribējās smieties, ņirkt, un tā forša saņem. Labs. Es atceros, mūsu laikos nebija smash room, bet mūsu laikos bija tie scary, tas takas. Jā. Kad mums ar motorzāju dibenā. Un smash room mums bija tā kā kaut kāds pamestās mājas. Wow, cik slikti. Stīklus varēja daudzīt. Jā. Nekad nebija šitas šķīvis ar āmuriem un kuvaldām un atslēgām. Man likās, ka forši bija. Tad te, vai tiešām Ksenija samīļo savu ienaidnieci Janu? Jo, jūs redzējāt to? Wow, tur bija tāds uz brīdi, viņas savienojās tajā vienā Kas smashingā. tapas sieviete? Kur smash room mama? Smash room mama. Viņai tie šķīvi pēc. Mama smash room. Jā, bet redz, viņas atbalsta vienu otru. Jā, Nu jā, nē, tas vairāk vienpusēji atbalsts no Ksenijas. Jā, nē. No Jānis Ksenijai nav atbalsta. Viņai tās divas personības kaut kādas. Viņai var būt normāli, ja viņa grib. Bet viņai kaut kas cits ieslēdzas, viņa stūp paliek. Tā fuck? Ko tā veļas mašīna izdarīja viņām? laikam neizmazgāja baltas drēmas. Būs es īstenībā izslēgšu. Paga! Tā nedrīkst tā. Šitais nebija daudzīšanai, šitas mazgāja. Šitai man, es tur, bļaļ, veļu vēl. Šķīvis mazgāja. Man patīk, jā, jo es zināju, Tu redzēji kādu dāci, un viņa sajūta to. Tas bija tāds jerk and pull. Un viņai ir tādā līmenī, ka viņai pat nevajag tos sejas aizsargāt. Pēc man tā gribas. Kāds tur, bļaļ, seju aizsargāt? Tādu seju nevajag aizsargāt. Jā, tā seja pat aizsargāt. Tā kustība bija diezgan crazy. ka beidzot es varēšu kaut ko atlaist nevis uz cilvēku, bet reāli ir priekšnots, uz ko izlādēties. Man ilgi mēģināja pierunāt uz to, lai seju. Pēc tam beigās man pierunāja. Sākumā tur tā, un tad riktīgi sāk lādēties ārā. Nezinu, kas man uznāca kaut kāds klikšs. Riktīgi sāk lādēt. Kods Minecrafts, ne? Jā, daudz cik ar dimants dabūs no šitā? Nu, Vismaz pāris akmeņi būs. pāris akmeņi. To es iedomājos, ka man Ksenija pretī ir.
Cirks pamodās. Ksenijas telefons kādu brīdi bijis nodots glabāšanai Ilzei, kura, kā izrādās, Ksenijas vārdā no tā sūtījusi piedauzīgas bildes svešiem vīriešiem. Ko? Ilza. Kā? Ko nedrīkst? Man nedrīkst? Es jau nesūtīju Ksenijas bildes. Sūtīju savējās no Ksenijas profila. Jā, Ilzī tāda var sūdu savārīt. Var sasūtīt visādas bildes. Pagad redzēju, viņa sanāk no Ksenijas telefona, no Ksenijas profila. Jā, sūtīja savas bildes. Zinies, kā tie čaļi domā, pret profilu bildēs citādāk izties. Nekā tās, ko man sūta. Ok, interesanti. Interesanti. Bet tām pārējām vispār tā neliekas kā problēma. No, tas jau tā normāli. Man vienalga. Mēs visi no Ksenijas profila sūtam bildes. No kuras profila vēl man sūtīt bildes? Jā. No Ksenijas, protams. Ne jau no Ines profila kāds sūtīs bildes. Kam? Tas ir mans profils, bet man mana profilos sarakstīties visu laiku. Man liekas, ka... Es paprastu. Es tev atbildēju. Man ir grūti. Ja jums liekas, kas te notiek, tad Ksenija bija izgājusi pastaigāties, viņas tikmēr uztaisīja ēst, viņas uztaisīja pelmeņus. Ksenijai nepatīk tā pelmeņu smakta. Viņa grib, kā jūs varat izdarīt kaut tiem pelmeņiem, lai man nav jāosta tā pelmeņu smarža. Un ko viņa pateica? Mēs to varam degunu salauzt, lai tev oža pazūd. Ko tādu? Savus osins. Nu jā, un tad redzēsim, kā atrisināsies tas pelmeņu, kā to var nosaukt. Pelmeņu sāga, pelmeņu strīds, pelmeņu debatas. Man ir grūti šeit, man ir grūti no meiteņu kolektīva. Viņš ir atdzisis līdz viņu leduskapī. Viņi sāk draudēt to, ka tie pelmeņi tūlīt aizies pa gaisu. Es pateicu, pamēģi. Vienkārši paņem un noliek. Atklaties. Ej, sāk. Nu, sāksi ko vēl? Tu si kaut. Inesē. Košu. Ev, nē. Inesē. Ines bišķi salocīja Kseniju kā pelmeni. Tu redzēji, kā Ksenija vienkārši to pelmeni izmet? Nu jā, ko viņa atļaujas? Tie ir pelmeņi fucking. Tie ir fucking pelmeņi. Pa tādām tu zini, kā, cik konvencijas par pelmeņiem ir sarakstīts? Cik ratificēts konvencijas par pelmeņiem. Un cik rafinētā eļļā daudz pelmeņu ir cept. Jā. Bet, jā, pazies, kā Ines vienkārši izdomāja, pamēģini, tad tev salocīšu. Un tad viņi salocīja. Es nezinu, diezgan agresīvi, ne? Jā, es piekrītu. Inesei tā kā, jāatlaiž bišķi tos pelmeņus. Nevar būt piesietam. Viņai pašai būtu vairāk kā pelmenim. To jābūt tādai, gatavai, ka tev kāds izmetīs, ka tu smirdēsi. Jā, ar krējumu. Kad tev ātri jāatdzies, tad tev leduskapī jāliek. Viņi pamēģināja. Mūsu gaidājāt. Nevajag. Tu man Inese. Es nesaprotu, kāpēc tādā situācijā tie vadītāji neiesaistās. Jūs visi esat pārāk jau lūzē. Lai vienkārši pēc tam paskatītos un pateikt, tā nevajadzēja darīt. Kā mēbeli. Domā, viņiem ir jūtas? Domā, viņiem smadzenes pietiek saprast, kas notiek. Viņi nespēja izkot līdzi tai sociālajai hierarhijai, kas tur notiek. Viņiem veiz galvā, viņi nevar izdzēst veizu un sāk apstrādāt to, kas tur notiek ar pelniem. Viņiem nemaksā tik daudz, tas ir kā above their pay grade. Right? Jā, lai gan Liena Stepana izreklamēja, ka viņi ir jūsu tur psihologi, jūsu draugi, jūsu tur aizstāvi, kaut ko tādu. Viņi izreklamēja pa viņiem. Un izrādās, ka viņi vienkārši čaļi. Vienkārši divi čaļi čuvaki. Žēl, Ksenija, protams, ka žēl. Ko tad tā Ines citi var izdarīt? Kā vienkārši piedraudēt vai aiz matiem pavilkt? Ot, ko viņi tādu vērtīgu tur izdarījis pēc tajā šovā? Nu, neko. Vienkārši vardarbojās ar Kseniju. Es te pelmeņu ielidoju gultā. Vienkārši nolikt, kad tu gribi spiest. Tagad ienāca apakaļ savās un tās gultos pelmēs, ko tu tikko iemeti. Un ātri. Es skaitu līdz 3. Jo, šitā man kliek. Viņai nepatīk par tiem, ka iemeta pelmeņus gultā. Pelmeņu gultā! Es skaitu līdz 3. 1, 9. Viņai 29. Viņai nepaveicās, ka Ksenijai neinteresē skaitīšana. Nu, pastamies, ko Lauriņa tur izdomās. Viņa atkārt grib te negrib, tāpēc viņam pasaka, ka viņi visi smirdo. Nopietni. Viņa savāks, bet mums šobrīd ir jābrauc. Tā lai viņa savāks, kur mēs sēdēsim tagad? Es viņai uz galvas tūdu uzsēdēšu. Man neinteresē, lai viņa tūdu savāc. Lai viņa priecājās, ka šofers pa vidu stāvēja, ja viņa taisnā būtu dabūjusi. Psihisks slims cilvēks. Es tik pakliek, bet kā, nu kā? Sen nedabūjušām ķēri. Es tev vēlreiz tādu vārdu pateikšu, taču tu lidos. Tu, bļet, vairāk kategorijas redzēs, es nesu tāda dura, bļet. Pusi kādu mīnku uz krāšu. Tik krūt.
Nice. Evitē žēl šo visu noskatīties. Nu, nezinu, man nepatīk tā skatīties, jo man patīk, ka kāds tā kā... Es pieredzu skatīties filmas. Man patīk, ka kāds pēdējā brīdī atnāk un izglāb to labo tēlu. Jā. Tipa plot armors. Bet kā tu attaisnot par tiem pelmeņiem, ka Ksenija tur iemet gultā? Nu. Ko tad darīt, ja tev Ksenija gultā pelmeņus iemest? Es viņai pateiktu, ka Ksenija. Iepūtīt tipa. Nu, nezinu, ko es pateiktu. Nu, blēns, es viņai pateiktu, es skaitu līdz 5. Es viņai dot pa 2 sekundēm. Atnes skrējumu, tu līdz kopā apēdīsim. Īstenībā, ja tā padomā, pelmeņi arī nav tas trakākais sēdienas gultā. Jā, vai padomājam, lazāņa gultā. Pamēģi. Jā, zinu, kur tas labi, kur Maltā. Maltās gaisa mērķis, zupa. Augstā zupa gultā, un tad gan būtu. Ksenija, tu zini, ka man tev ir jāsit. Man nepatīk skatīties, kā Ksenija abežo. Nu jā, es īstenībā, pat ja Ines tur abežot, man arī nepatīk skatīties. Nu, ja fiziski viņai kāds uzbruk. Es nezinu, trietā tur viņas kaut ko viņai tur sāk darīt. Es piekrītu, jā, tas tā kā, oh my God. Pastieties spogulī, sevi sita. Sevi jāsit vairāk nekā Ksenija. Nu, tikai man liekas tā. Es tādā pasaulē gribētu dzīvot. Nu, te jans ārā kaut vai šodien, lai izslēdz. Bet tu aizies ar zilu pieri. Nu, es uzskatu, tā ir ļoti liela necieņa gan pret tiem, kas pirka tos pelmeņus, gan pret tiem, kur gatavoja. Es nezinu, ko... Gan pret tiem, kas ražoja, gan pret tiem, kas izvadāja uz mazumtirniecības vietām, gan pret tiem, kur saņēma nodokļus, kuriem vajadzēs salikt tajos leduskapjos tos pelmeņus. No, tie, kur saņēma PVN, un tad tālāk bija aizmaksā skolotājiem algās. Jā, tu necieņi pret visu to posmu. Visies lejā no mūsu gultas. Cik sprandas jau esi salauzus? Nu, vēl 5 gadu sēdēji. Jā. Svaigi lepojies ar to, ne? Kad cietumā sēdēji, bļeķi, un sprandas lauz. Atradzi, bļeķi, ar ko lepot. Tu skaties, ka es tev vēl bļeķis neparādu. Tur bļeķis bija daudz. Ksenija, kāpēc tu man traucējies gameot tas telefons? Jā, tur sēž un gameot. Jā, jo Ksenija mums pastāstīja, ka Ines sēdē telefonā gameot. Tāpēc viņai nepatīk, ka traucē. Mašīnai tur bija kaut kāds svarīgs mačs. Vēlreiz. Neticami. Rītas. Jā, Ksenija vienkārši vaibo. Un viņa arī tāds cilvēks, kā es būtu apvainojies par to, ka man vakar centās piekaut. Viņa pamodās un jau aizmirst. Jā, aizmirst, viņa vienkārši atkal pozitīvi. Vaibojām. Vaibojām, mēs esam dzīvi. Un tā ir viena lieta, kur visi ērģelībnieki no Ksenijas varētu mācīties to pozitīvā. Es jau labu brīdi iztiek bez Ksenijas pieminēšanas. Maņem zaļģīs, skaties, pirmā apašbīgs. Nav, nobeidzis visu vancu apgrīt, kājām gaisā. Nav nevienu beigāt pamar šodien pārapušas. Es saku, ka manējais neizāk. Es bļā nevārdu, nesvaru, ko viņi Eminems tāds. Jā, tur pie logopēdi dažiem jāiet, viņi kuros šovās piedalās. Tas ir manējā. Viņa nopietni, kādi sajau. Man ir mazāks izmērs nekā viņai. Viņa uz vienas ļaškas vilka, tu pastāji pieta uz otras. Vai nu mani tur būtu... Viņus izvēlēs beidzot izmest no torņa ārā? Jā, tad šis sāk kļūt par tradīciju, uzdevums, kur jāpārvar bailes no augstuma, kad jālaižās lejā. Un tagad kāds laidīsies? Nu, tur nav visas mēdienas nebūs, bet jā, tur dažas tiks nolaidīsies. Tu esi malāts, kurš, tu esi malāts. Es nokāpu lejā un man vienkārši kratīja. Es pat nevarēju nolaukt ne ķiveri, neko. Labi, 300 gramu pietiks. Labais draudzīs 300 gramu šņām. Tas bija, protams, joks, bet, protams, kad drosam ir zem šitā, tad jau tikai var tādu nokāpt. Tā jau no 100 metriem var nokāpt. Jā, tas ir smieklīgi. Kā 300 gramus iepaši vienkārši bļēņas, es paši savām botu šņurām var nokāpt. Es šņurīs apgrāt. Jā, bet ja viņi jau varēja nokāpt no alkohola, tad no šitā viņa vispār sīzī nokāpt arī. Ko. Tas nav no kortas smagāk nokāpt. Jā, ir grūtāk, tur augstāks, tāds lielāks kritiens ir. Vienkārši vienu kāds. Atbalstīt meitenes. Baidījuši augstu visu. Tas jau neizdarījās. Zini, aizis un labakas cik. Jā. Nezinu. Tevis mazāk vajadzētu. Vienkārši iesaistīt. Es klausīšos tos, ko saku, un aizveru vienreiz dzīvos uz smirdīgo ļebekas ciemu. Bļaķis, nevaru! Man liekas, ka tur jau Ksenija bija jau tikus lejā, un viņi uzkāpa augšā atbalstīt. Pat Inesai diezgan biedējoši. Ilzei diezgan biedējoši taisīs tāds. Nevaru! Tu jau esi izdarījusi 2/3. Es nevaru. Es kāpu ar acīm ciet. Kāpēc ne? Es paļāvu uz sevis. Es zināju savus kustības, savus soļus. Bļaļ! Melnā pantēra! Bļaļ!
Nē, nav smieklīgi. Es esmu ienīst. Ir tu bišķi smieklīgi. Ir smieklīgi, bļaļ. Kā viņi zināja, ka mēs smējāmies tieši? Viņas zina. Tā ir ilga. O, bļa, garšīgs plāns, pankok ar zēmeņu ievārījumu. Tas jau izklausījās kaut nospraukt. Žēl, ka tā saruna neveidojas. Nebija bailīgi. Vēl paskatījos uz laiku, tur pārējie dara. Gaidīja man cītīgi. Bet Jānis man sagaidīja. Kā viņš tur teica man beigās? Nu, mans mazais ir Tarzāns. Man liekas, ka Jānis bija pēdējā, viss pārējais aizgāja pusdienās. Nesagaidīju Jānu arī. Tā nu stilīgs uzdevums, man tā patīk. Es gribētu arī pamēģināt Šies sērija vispār diezgan stilīgi uzdevumi. Ceru, ka jūs izdarīsiet secinājumus, kas būs tālāk ar jums, jo to, ka jūs varat realizēt jebkuru savu sapni un izdarīt daudz ko šajā dzīvē, tas jums pašām tagad skaidrs. Tā kā tikai uz priekšu, jūs esat ļoti liela malači. Vēlreiz apsveicu un dodamies tālāk, kā liekarot jaunas virsotnes. Ura! Urā! Jaunas virsotnes. Ķipas, salika kopā ar šo uzdevumu. Pat viņam īstenībā piestāv, ka viņam brilles ir nevis uz pieres, bet uz acīm. Nezinu, labi izskatās. Bet, jā, viņš lepojas viņām visām, un jā, jau šitie uzdevumā nokāp. Tā kā jūs visu tagad varat izdarīt, jebko, ko jūs gribat. Jūs mierīgi varat darbu atrast. Bet tā kā jāstāvīt problēmām. Smash un clinchings. Clinchivals. Kā jums? Caur ēšķiem uz. Forši. Pirmkārt, liels paldies Samantai par to, ka viņa strādā un montē mūsu video, sagatavo visus video materiālus un ļoti krūti to dara. Tā kā jūs varat atbalstīt viņu ar savu naudu un vienkārši ar vārdiem, komentāros arī. Tas ir iespējams. Jā. Labi, šis kārtējais video ir galā. Tiekamies kaut kur. Jā.